Screen Vision. Vides filmu studija. Sadarbībā ar Latvijas televīziju. Pilotech piedāvā filmu Edvards Lietskalniņš dzimis Latvijā, Koraļļu pils radītājs. Kas bija Eds? Viņš varēja būt pat citplanētietis, kas to lai zina? Ļoti gudrs vīrs, kurš daudz zināja un kuram bija daudz labu teoriju. Viņš bija savāds. Ļoti iespējams, Edvards izmantoja magnētisko levitāciju. Viņš no tiesas bija ģēnijs. Viņš pierādīja, ka manis iedomātā nevarīša kunga nav. Viņš varēja būt atlandīdiešu vai lemuriešu pēctecis. Viņš nekad neļāva nevienam vērot sevi strādājam. 100 tonnas koraļļu viena gada laikā. Visu viens pats. Tikai fizikas likums. Šī var izrādīties viena no Bermudu trīsstūršķautnēm. Vai šeit atrodams eģiptiešu mitoloģijas elements? Tas, kas šeit atrodams daudziem cilvēkam arī mūsdienās, joprojām ir noslēpums. Viņš bija priecīgs cilvēks, ļoti, ļoti priecīgs. Veiksmes ceļinieki. Kas bija Ed L? Homesteda, Florida. Koraļļu pils muzejs. Eda efekti. Maksa par ieeju 10 centi, iemest apakšā. Mēs atrodamies Koraļļu pilī noslēpumainajā akmens celtnē, kuru bieži dēvē par 8. pasaules brīnumu. Mūsdienās Koraļļu pils ir mīlnieku, turistu un vietējo iedzīvotāju patvērums. Šeit ik gadu ierodas tūkstošiem cilvēku. Daži, lai izdzirdētu traģisku mīles stāstu, citi, lai pārbaudītu, vai pils sienas joprojām palikušas nesatricināmas, bet daži, lai atrisinātu tās radīšanas noslēpumu. Paveiktais darbs pielīdzināms tam, kas bija nepieciešams Ēģiptes piramīdu radīšanai, bet šeit visu paveica viens cilvēks, 1,67 centimetrus garais, Edvards Lietskalniņš, bēglis no Latvijas, kurš ticēja, ka cilvēks spēja paveikt visu, bet varbūt viņš vienkārši ticēja mīlestības visaptverošajai varai. Tās sienas un veidojumi sastāv no koraļļu bluķiem, kuru kopējais svars pārsniedz 1100 tonnas. Viena no valdzinošākajām pils leģendām stāsta, ka Eds to cēlis savai jaunības dienu mīlestībai, sievietē, kuru viņš mīlēs visu mūžu, bet kas viņu piekrāpusi dienu pirms kāzām.
Roka mūziķis Billijs Ēdols paviesojās pilī 1986. gadā. Stāsts par jauno mīļoto viņu tā iespaidojis, ka viņš sarakstīja dziesmu Sweet 16, 16-gadīgā mīļotā, kuru veltīja Edvarda nelaimīgajai mīlestībai. Dziesmas videoklips arī tapis Pilssienās. Traģiskais mīlestības stāsts norisinājās Latvijā ap 1910. gadu. Būdams vairāk nekā 20 gadus vecs, Edvards bija jauns puisis ar caururbjošu skatienu, kurš savaņģoja Hermīnas Lūses sirdi. Vēlāk Edvards sauc viņu par Agnesi Skafu. Šis vārds visticamāk nozīmē nevainīgais skūpsts. Mīlnieki plāno savu kāzu dienu, bet pēdējā mirklī kaut kas Edvarda caururbjošajās acīs tik ļoti pārbiedē jauno sievieti, ka viņa pamet savu līgavaini pie altāra. Viņa neizpaustās mīlas spēks vēlāk tiks atspoguļots pirmās pils celtniecībā, kas būvēta no kaļķakmens un apdarināta ar koraļiem, un kas līdz pat šai baltai dienai mierina un priecē tās iemītniekus. Mums paveicies, ka dzīve mūs atveda šurp un dāvāja iespēju būt tik interesantā vietā. Es jūtu, ka šeit notikušas labas lietas. Kad sastapu savu sievu Bridžetu, mēs apmetāmies šeit un jau daudzus gadus esam šeit laimīgi un priecājamies par savu īpašumu. Mums patīk kopā strādāt. Domāju, Eds vēlējās, lai šeit strādātu cilvēki, kas viens otru mīl. Mēs ikdienu izjūtam mūsu mīlestības spēku vienam pret otru. Mēs esam svētīti un laimīgi, ka dzīvojam šeit. Ir divu veidu mīlestības - jutekliskā un sentimentālā. Jutekliskajai pieder tagadne un tikai mazumiņš nākotnes. Sentimentālajai mīlestībai ir tagadne, pagātne un nākotne, tādēļ tā ir vēlamāka. Manai mīļotajai bija jābūt nevainīgai un patīkamai meitenei ar maigu raksturu. Man bija jābūt viņas cienīgam. Katra mīļotajai būtu jābūt viņam tik dārgai, lai nekad nerastos kārdinājums darīt kaut ko viņai aiz muguras. Es allaž alku meitenes, bet man tādas nekad nav bijis. Iveta Krūmiņa, Edvarda vienīgā Latvijā dzīvojošā tiešā radiniece, vienmēr strādājusi pie ģimenes tradīciju un atmiņu saglabāšanas. Par Edvarda aizbraukšanu visspilgtākā leģenda ir tieši šī vilšanās mīlestībā, kad it kā Agnese viņam ir atteikusi altāru priekšā un ar laustu sirdi viņš ir pametis Latviju. Elita Krauna pārvākusies uz Homstedu 1923. gadā. Viņš lielākoties runāja par savu mīļoto. Protams, mēs bijām pusauģi, tādēļ mūs ļoti interesēja viņa mīlas dzīve. Liekas, viņš gribējis viņu precēt, bet viņa pārdomājusi. Tās bija beigas, viņš bija pazudis. Devies ļoti tālā ceļojumā uz Floridu. Cik esmu runājis ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, viņi drusku smaida par šo leģendu, jo kurš cilvēks gan mīlestības pēc dotos tik tālu un tiek meklēts cits izskaidrojums šai viņa ceļojuma iemeslam. Varētu būt, ka tas ir bijis, ka tiešām viņš ir viens no lieckalniņiem bijis iesaistīts 5. gada revolūcijā, un ne tikai 5. gada revolūcijā, arī citos nemieros, kas vēlāk bija Latvijā. Viņa tēvzemē valdīja satraukums un nekārtības. Antimonarhistiskais vilnis sasniedza pat attālākos Latvijas nostūrus.
Jauniešu kustības apvienojās pagrīdes teroristu organizācijās un izplānoja ļaunprātīgas dedzināšanas vietējās valdošās šķiras īpašumos. Par Lietskalniņiem laikam jāsaka tā, ka viņi diezgan patriotiski noskaņot un tā kā cēlušies no zemniekiem, no tautas, tad varētu būt, ka viņus arī droši vien neapmierināja valdošā šķira. Varētu būt, ka viņiem bija interese kaut ko mainīt savā dzīvē. Stāmerienes pils. Bērnībā Edvards bieži gāja tai garām savos garajos pārgājienos cauri mežiem. 1905. gada hausa laikā Stāmeriene kļuva par nozīmīgu dumpinieku centru, kuri to beigās arī nodedzināja. Pilnīgi pieļauju, ka arī Eds 5. gadā, būdams 18-gadīgs jaunietis, nepalika malā un droši vien kopā ar pārējiem arī devās gan uz Stāmerienes pili. Varbūt, ja ne gluži cīnīties, tad noteikti piedalīties un paskatīties un atbalstīt ar savu klātbūtni. Stāmerienes stacija Latvija, vieta, no kurienes Eds aizbraucis. Lai būtu kā būdams, starp 1910. un 1912. gadu Edvards pamet valsti. Florida City ir maza pilsētiņa nekurienes viducī, nedaudzus kilometrus no Miami, Ziemeļamerikas attālākais dienvidu punkts. Edward 1920. gadā Edvards satopas dzelzceļa stacijā netālu no Homestedas pilsētiņas tuberkulozes un garā ceļojuma uz ASV novārdzināts. Par gadiem, kas sekoja viņa aizbraukšanai, nekas daudz nav zināms. 8 viņa klejojuma gadi tā arī palikuši noslēpuma plīvorā tīti. Taču mums skaidri zināms, ka 1912. gadā viņš nokāpa uz Amerikas zemes, šķērsojot okeānu ar kuģi no Hamburgas, Vācijā, līdz Ņujorkai. Lielajā valstī viņš pazuda. Dokumenti liecina, ka šajā laikā viņš strādājis Oregonas kokzāģētavā. Bet tad smagi saslimis un devies uz dienvidiem. Kas lika viņam pārvākties uz dienvidiem un uzsākt darbu pie šiem akmeņiem? Varbūt slimība. Latvieši vienmēr bijuši pazīstami ar savu dziļo dabas izpratni. Pastāv mistiska tradīcija, saskaņā ar kuru padzīvojuši vīri skandē dziesmas stāvot ap īpašiem akmeņiem. Balss vibrācijas piešķir akmens magnētiskajai enerģijai spēku, kas ļauj tiem ārstēt pat nāvējošas slimības. Viņš patiešām izjūta akmens enerģiju. Drīz pēc pārvākšanās uz dienvidiem Eds topa vesels, bet varbūt slimība pāriet pati no sevis, no atrašanās dienvidos, un viņš vienkārši uzsāk darīt to, ko viņam bērnībā iemācījuši Latvijā. Eda skola. Zemnieka dzīve nekad nav bijusi viegla. Edvards bija 5. bērns ģimenē. Tiklīdz zēns bija gana pieaudzis, viņš no 4. klases pameta skolu un kļuva par sava tēva mūrnieka mācekli.
Reis Ramīres, Korāļupils pētnieks un gids. Es uzskatu, ka Edvards Lietskalniņš bija ģēnijs, taču nevarēja attīstīties tālāk, jo mācījās tikai līdz 4. pamatskolas klasē. Ja viņam būtu bijis laiks mācīties koledžā un gūt formālu izglītību, šis cilvēks būtu kļuvis par izcilu ģēniju. Jo tas, kas šeit atrodams daudziem cilvēkiem arī mūsdienās, joprojām ir noslēpums. Es domāju, ka tas laiks varētu būt tāds, kad latviešu zemniekam daudz laika neatlika domāt par profesiju, viņam bija jādomā par izdzīvošanu. Visticamāk, viņš bija spiests strādāt lauksaimniecībā, savā sētā pie saimniekiem vai kalpu sētā, un Lietskalniņiem raksturīgi bija, es domāju, jau no mazām dienām viņi tika radināti pie lauku sētas darbiem, un cik es zinu nostāstus par saviem senčiem, tad tie ir bijuši akmeņkaļi. Džons Ledgejs, Korāļupils gids, domāju, viņš daudz ko iemācījās bērnībā strādājams lauku sētā. Runā, ka viņš daudz iemācījās no sava tēva, kurš bijis izcils vīrs. Ieradies šajā valstī, viņš strādāja par mūrnieku un mežstrādnieku, un arī tur daudz ko iemācījās. Dzīvodams šeit, viņš vienmēr vienu dienu atlicināja bibliotēkas apmeklējumam, grāmatu lasīšanai un tam līdzīgām lietām. Viņš ņēma grāmatas no bibliotēkas un turpināja mācīties. Viņš mācījās un veica tik daudzus pētījumus, kā visticamāk sasniedza doktoranta līmeni, lai gan formāli bija guvis tikai 4 klašu izglītību. Nav brīnums, ka Eda zināšanas mudināja viņu radīt brīnumainus izgudrojumus, piemēram, ierīci, kas izmanto nebeidzamās kustības pielietojumu, kuru viņš vēlāk pārveido tā, ka tā spēj saražot pietiekami daudz elektrības visas pils vajadzībām. Šis bija viņa ģenerators. Šis ir aktīnie ģenerators, jo saražo pietiekami daudz elektrības, lai aizdedzinātu 2 spuldžu kvēldiegu. Vairumam ģeneratoru jādarbojas ar pilnu jaudu, un tie parasti tiek darbināti ar iekšdedzes dzinēju. Bet šis ģenerators ir darbināms ar roku. Šeit atrodas dzinēja cilindri un dzesētāji ar tiem pievienoto kloķvārpstu. Kloķvārpstā ievietots pararats, kas uzlikts tai virsū un ir ļoti smags. Tas vienlīdzīgi sadala visus magnētus uz kloķvārpstas rindās pa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Šis ir rokturis ierīces darbināšanai. To ir grūti iekustināt, bet, kad tas guvis inerci, kļūst daudz vieglāk. Vai redzat, cik ātri tas griežas? Ar šo var saražot 120 voltus, 3 ampērus elektrības un vismaz 60 līdz 70 vatus. Viņš bija savāds. Tādu dzīvi varēja dzīvot tikai savāds cilvēks. Lai paveiktu to, ko izdarīja viņš, vajadzīga gudra galva. Viņš nekad nestrādāja mūsu klātbūtnē. Nekad. Viņš vienmēr visu darīja viens pats. Vienmēr viens. Vienmēr domādams. Vakaros viņš klaiņo pa pilsētu un vēro apkārt esošos cilvēkus. Mēmā kino laikos viņš apmeklēja veco Seminola teātri. Bet vēlāk, kad tika pievienota skaņa, viņš pārstāja iet uz kino, sakot, ka skaņa viņu mulsina. Un tomēr, pastaigās pa pilsētu, viņš bieži šurp atgriezās. Vai viņš mēģināja iedomāties, kā būtu nākt šurp ar savu mīļoto? Bet varbūt gaidīja, ka pēdējie skatītāji dosies mājup, lai varētu turpināt savu darbu. Censdamies slēpt savu darbu no kaimiņu ziņkārības, Eds strādā naktīs. Bailies, ka kāds varētu izsekot viņa gājienus, viņš pārstāja strādāt un neatsāk darbu, līdz svešinieki nav aizgājuši. Pirmo pili Eds uzbūvē vienatnē, balstīdamies uz tēva iemācītajiem mūrēšanas principiem. Vispirms viņš saslien sienas no lieliem bluķiem un pēc tam aizpilda tukšās spraugas ar mazākiem akmeņiem.
Pirmās pils īpašnieks Glens Kronins to nopircis tādēļ, ka viņa aizrāvusi apkārt esošā augu valsts. Viņš šo uzskata par klusu mierpilnu vietu, lai gan Florida ir labi pazīstama ar savām vētrām. Pēc Andrew vētras apgabals bija pilnīgi izpostīts, bet šis nams bija cietis tikai nedaudz. Tām nekas nekaitēja. Tas būtu labs patvērums jebkurā laikā, katrā vētrā, īpaši tagad, kad zinām, tā spēja pārciest 5. līmeņa vētru. Vētras Betī nodarīto bojājumu apskats 1965. gads. Pēc zaudējuma apmēriem 4. lielākā vētra ASV. Pirmā vētra, kuras postījuma novēršanai vajadzēs $1 miljārdu. Kompensācija apmērs 10 līdz 12 miljārdi dolāru. 75 upuri. Vēja ātrums 260 km/h. Ēka, kas spēj izturēt vētras triecienus Floridā, ir nepieciešamība. Šeit oficiālā vētru sezona ilgs 3 mēnešus, no augusta līdz pat oktobrim, un spēcīgas vētras iespējams arī pavasarī un ziemā. Šis ir ļoti stiprs, ļoti labi uzbūvēts nams. Latvija. Man arī pašai liels pārsteigums bija Eda pirmajā mājvietā, kad Javas vietā ir izmantoti sīki mazi akmentiņi, kuri turās ļoti stabili un ļoti stingri un precīzi ielikti. Meklējot savā laikā Lietskalniņu saknes un celtās mājas mūsu pusē, pabraucot uz Dzelzavu, meklējot Eduarda un Otto vecāku un vecvecāku mājas, mēs atradām senas mājas, kuru pamatā ir arī plēstie laukakmeņi. Es domāju, ka tas tiešām varētu būt, ka tas ir ģimenes arods. Viņa būvniecības stils ir vienreizējs. Eds bija ļoti īpašs cilvēks, kuram bija domas, teorijas par to, kā lietas darāmas. Viņš gāja līdz galam un pierādīja, ka izlēmīgs cilvēks var izdarīt visu, ko vēlas. Šādi rīkodamies viņš pierādīja pasaulē, ka ir īpašs cilvēks. Uzreiz pēc viņa ierašanās māte saviem bērniem noliedza pie viņa iet, sakot, ka viņš ir savādnieks. Taču, kad cilvēki viņu iepazina un izprata, viņi to pieņēma. Svētdienās visi nāca šurp bariem vien sarīkot pikniku pēc dievkalpojuma. Elita Krauna, kubiete, kur ar ģimeni pārvācās uz Homestedu 1929. gadā pusaudzes vecumā, viesojās Eda namā, kā viņš sauca savu pirmo pili. Tagad viņa ir jau 83 gadi, bet viņa joprojām ar mīlestību atceras viesošanos Eda namā. Mēs devāmies viņu apciemot, tur mita daudz bērnu. Tikai bērni. Vesels bariņš. Tāda bija mūsu svētdienas izklaide. Mēs satikāmies ar citiem bērniem un mēļojām. Izdzirdējām, kas kuram jauns, kas kamā samīlējies un kurš ar ko satiekas. Tādas bērneļu sarunas. Es pārvācos uz Homestedu 1929. gadā, 13 gadu vecumā. Viņš bija ļoti draudzīgs, aptuveni mana auguma vīrietis. Viņš bija tikai 1,50 m garš. Varbūt mazliet vairāk, bet nedaudz. Un viņš ļoti priecājās par mūsu svētdienas apciemojumiem. Tajos laikos Homestedā bija maz izklaides iespēju, atskaitot filmas reizi nedēļā sestdienās. Nekā cita tur nebija. Ziņkārība, kas ieskāva Koraļļu pili, piesaistītai daudz apmeklētāju. Taču tās nebija nenozīmīgas koraļu skulptūras. Vairumam pilī atrodamo lietu piemīt ievērojama zinātniskā vērtība. 2 rādītāji parādīs jums laiku. Šis ir pašregulējošs saules pulkstenis, šis ir ziemas, bet tas vasaras saulgriežiem. Šeit ir pulksten 2. Bez 9 2.
Lūk, bez 9 minūtēm 2. Šis pulkstenis ir ļoti, ļoti precīzs. Edvardam patika vadīt ekskursijas pa savu koraļu pili. Viņam patika skaidrot cilvēkiem akmeņu nozīmi un rādīt savus izgudrojumus. Viņš vienmēr lūdza uzdot jautājumus, ja kas liktos neskaidrs, un allaž sniedza smalkas atbildes, ja kāds jautāja par pilī atrodamajām satriecošajām ierīcēm. Bet ne uz jautājumiem par to, kā viņam vienam izdevās pārbīdīt koraļu bluķus. Līdztekus ar precīzo saules pulksteni Edvards radīja arī 20 tonnas smagu teleskopu, kas paceļas 7,5 metru augstumā virs zemes un ir centrēts precīzi uz polārzvaigzni. Aiz manis esošais teleskops tika uzcelts ap 1940. gadu. Tas svēr 20 tonnas, bet paskatieties, kā tas darbojas. Jāskatās pa šo caurumiņu. Polārzvaigzne atrodama 2 grādus pa kreisi no centra, jo tāda ir pils atrašanās vieta. Teleskops ir 7,5 metrus garš, bet tā pilnais garums ir 10 metri. Tas iebūvēts koraļļos 2,5 metru dziļumā. Ikvienā skaidrajā naktī kopš 1940. gada šeit atnākušie cilvēki vienmēr redzējuši polārzvaigzni. Polārzvaigzne nekad nenonāks sakrustoto līniju viducī, bet tā nekad arī neizzudīs no aplīša. Tā kustēsies pretēji pulksteņa rādītāju virzienām, vienmēr šādi. Paļaujoties uz šo sistēmu, jūs arī nonākat šeit. Saulgriežu un ekvinokcijas laikā zvaigzne atradīsies vienā no 4 kvadrantiem. Tā ir viena no Edvarda Lieskalniņa iezīmēm. Viņš ļoti daudz zināja par astronomiju. Cilvēks ar 4 klašu izglītību, kuram piemīt fiziķa, inženiera un izcila astronoma intelekts. Vēlāk šie milzīgie koraļu bluķi tika atvesti no Floridas uz Homestedu, jo saskaņā ar dažām stāsta versijām Edvards uzskatīja, ka pārāk maz cilvēku var papriecāties par unikāliem akmens sakārtojumiem. Izmantojot savu kārtējo izgudrojumu, šo vienreizējo spiediena kastroli, Eds barojis savus viesus ar ceptiem kartupeļiem un desiņām pat Otrā pasaules kara laikā, kad pārtikas atrašana bijusi apgrūtināta. Viņš nekad neņēma no mums naudu. Klīda runas, ka viņš esot prasījis 10 centu samaksu, bet mūsu klātbūtnē viņš to nekad nedarīja. 10 centi bija liela nauda. Sestdienu pēcpusdienas kino maksāja 10 centus. Coca-Cola maksāja 5 centus. Mēs to saucām par koku. Es gribu koku, nevis Coca-Colu. Ja mums bija 10 centi, mēs jutāmies ļoti bagāti. Tai varēja pievienot pilīti ķiršu sulas, un tad to sauca par ķiršu dulli. Kad pirmoreiz devos uz Ņujorku, lūdzu, lai man pasniedz dulli, un neviens nesaprāt, par ko es runāju. Bet tā nu mēs to saucam Homestedā, un tā maksāja 5 centus. Viņš bija priecīgs cilvēks. Ļoti, ļoti priecīgs. – 1936. gads bija pagrieziena punkts Eda dzīvē. 1000 kilometru tālajā Latvijā mira sieva un 2 bērnu māte Hermīne Lūsis. Kā Eds to zināja? Varam tikai minēt, ka viņš sajūtas mīļotās aiziešanu pateicoties savai neierasti smalkajai kosmosa un laika izjūtai. Ko Edam nozīmēja šī nāve? Cerību, panīkumu, dzīves jēgas zaudēšanu? Mēs nezinām. Bet togad Eds pieņēma lēmumu pārvest savu pili uz Homestedu 25 km no tā sākotnējās atrašanās vietas. Šeit mīt ļoti īpaši ļaudis.
Viens no cilvēkiem, kas palīdz Edam pārvest korāļu bloķus uz jauno vietu, bija Irvīns Orvels, tolaik 14-gadīgs zēns, kurš kā vairums pilsētiņas pusauģu Edenamā bija biežs viesis. Eds reiz bija redzējis zēnu braucam ar mazu kravas mašīnīti, nolīga puisi par pieklājīgu summu, jo uz jauno vietu bija jāpārved nepieciešamie instrumenti un aprīkojums. Vēlāk Irvins ļoti leposies ar to, ka pusdienas laikā nopelnījis tik, cik pieaudzis vīrs nopelnīja veselā dienā. Kad iepazinos ar Edu, man bija 14 gadu. Kā jūs par mani uzzinājāt? Noskumušais pusaudzis bija izslēgts no skolas par sliktām sekmēm. Viņam nebija citas izvēles, kā vien strādāt, tādēļ viņš uzsāka celtnieka gaitas. I've been here 80 years. I'm a little thick. I learned to work. Es iemācījos strādāt. Paņēmu ķelli un vienas dienas laikā uzcēlu pats sava nama sienu. Iedzimtu runas problēmu dēļ Irvins bija kautrīgs zēns. Visticamāk tieši tādēļ un vēl viņa celtnieka prasmju dēļ Eds viņu nolīga palīdzēt korāļu bloķu pārvešanā. Darbs pie Eda pusaudzim līdzinājās dzīves skolai. Eds Irvinām pastāvīgi pierāda, ka iespējams itin viss. Es strādāju celtniecībā un sāku mūrēt jau 14 gadu vecumā. Man nācās pamest skolu. Agrāk strādājot, es sacīju, es to nevaru. Paveicot to viens, uzbūvējot pili. Viņš pierādīja, ka manis iedomātā nevarīša kunga nav. Taču savus noslēpumus Eds jauneklim neatklāja. Kad kāds bija klāt, viņš nestrādāja. Fermeris Bobs Bigers, kuru Eds nolīgs lielo bloķu pārvešanai uz jauno vietu, nepiedalās to izvietošanā. Eds vakarā visu paveic pats. Jaunajā pilī Edvards nevienam par savu mīļoto vairs nestāstīja. Agrāk, kad kāds viņam vaicāja, kādēļ viņš būvēs pili, Edvards vienmēr atbildēja, kādu dienu šurp atbrauks mana mīļotā. Es domāju, ka viņš bija īsts cilvēks. Viņš vienmēr runāja par viņu. Tādēļ viņš tai uzcēla pili. Sirdsveida akmens izkalts sagrieztā formā, jo es zinu, ka precētiem pāriem dažkārt grūti saprasties. Tādēļ es izkalu šo akmeni kā sirdi, kas ir tikai sagriezta un nevis salauzta. Šis akmens tiks izmantots, kad sastrīdēsimies. Mēs dosimies pie tā un sēdēsim, līdz salīgsim mieru. Sievas mātes īpašais krēsls ir neērtākais no visiem, kurus esmu radījis. Lai gadījumā, ja viņa mūs apciemotu, viņa neuzkavētos pārāk ilgi. Es uztaisīju Agnesei šūpuļkrēslu. Sadusmojusies, viņa varēs tajā sēdēt līdz dusmas pāries, un viņa sajūtīs izsalkumu. Eda muzejs. Pārsteidzošā kārtā paša Eda mājoklis bija ļoti pieticīgs. Galds un krēsls, petrolējas plītiņa, kura šeit vairs nav.
Vecpuisim netipisks pieliekamais un virvēs iekārta gulta. Nē, viņš tajā negulēja, kad tā bija gaisā. Vakaros Eds to nolaida lejā ar virvēm un trīsi. Viņa mājoklis bija pieticīgs, bet viss pārējais milzīgs. Mēnesis bluķis 22 tonnas. Vārti 9 tonnas. Obelisks 22 tonnas. Šūpuļkrēsls 4 tonnas. Sirdsveida koraļu galds 2,5 tonnas. Teleskops 30 tonnas. Mēnesis dīķis 3,18 tonnu bluķi. 30 tonnu akmens. Tornis 243 tonnas sastāv no 4 līdz 9 tonnu smagiem koraļu bluķiem. Taču jautājums paliek atklāts. Kā slimīgs 1,50 m garš vīrietis strādādams viens un izmantodams tikai vienkāršākos darbarīkus varēja savākt un sacelt aptuveni 1 400 000 kg blīvu koraļa bluķu, lai uzceltu pili? Latvijā. Vai patiešām iespējams, ka koraļa pils milzīgie bluķi pārvietoti ar trīkājiem? Nebūtu problēma. Latvijā dzīvojošais attālais Eda radinieks Jānis Lietskalniņš zina atbildi. Viņš tic, ka ar Edvardam pieejamajiem instrumentiem, tādiem pašiem, kādi atrodami Jāņa mājās Latvijā, arī viņš spētu uzcelt šādu pili. To var pacelt. Viņam bija fabrikas ražotais. Tos celmus rāvā ar šitādiem trīskājiem. 30. gados. Jānis mums parādīs, kā tas izdarāms. Tagad sagatavosim viņu pacelšanai. Es rēķinu būtu 3 tonnas. Tad es varu griezt. Tā jau es viegli griežu, nejūtu. Es domāju, ka pietiek. Fizikas likumu pielietoja pat pie Eģiptē, pie piramidu. Cilvēki bieži aizmirst, kādas metodes tiek izmantotas senatnē. Aizmirstais ir šodien jaunums. Nav tādas robežas, robeža ir mehanismos. Trīskājs ir labs, bet ir jābūt tam mehanismam spēcīgākam. Tā jāliek vēl zobrati klāt. Jāpapildina. Tad viņš cels vairāk. Nē, tikai fizikas likums. Viņš fiziku labi pārzināja un pēc fizikas likuma viņš strādāja. Kādu tehnoloģiju izmantoja Eds? Tāpat pārvietot. Tagad lielu akmeni pārvietot. Tas ir vienkārši. Viņš uzlika uz 2 blankām akmeni, blankām apakšā ruļļus un velc. Un tas, lai viņš būtu cik smags, pa tiem ruļļiem viņš veļās. Daudzi viesojoties izjūta šīs vietas neparastās spējas. Reiz Ramires ieradās Koraļu pilī pēc atgriešanās no Vietnamas kara. Viņu aizrāva vietas noslēpumainību, un viņš nolēma nodoties Eda pagātnes pētīšanai. Viņš uzskata, ka fizikas likuma izpratne tikai daļai izskaidro Eda mīlestību pret šo amatu.
Šī domāta vieglam, bet šī smagam darbam. Ar šo var pacelt līdz pat 2 tonnām, vairāk nē. 2 tonnas ir maksimālais smagums, un daži no šiem bloķiem sver 4 un pat 5 tonnas. Ko vēl viņš izmantoja? Tas arī mūsdienās paliek noslēpums. Mēs uzdevām jautājumus. Ak, kungs, jā. Protams. Viņš dzirdēja daudz jautājumu, taču nekad nesniedza mums atbildēs. Cik man zināms, neviens tā arī neuzzināja, kā viņš to paveica, jo viņš vienmēr strādāja viens. Viņš nekad nestrādāja mums esot blakus. Ļoti, ļoti noslēpumaini. Pastāv daudz versiju tam, kā Eds strādājas ar saviem materiāliem, dažas no tām fantastiskas. Ziņkārīgi kaimiņi apgalvoja, ka strādājot ar akmeņiem Eds dziedājis, un viņa balss vibrācijas likušas akmeņiem pacelties gaisā. Usiņā i Martiņā saldu daru Nopietnāki pētījumi apstiprina, ka Koraļļa pils unikāli izvietot uz magnētiskajiem laukiem, kas pārklāj visu Zemi. Pieslēgšanās šai magnētiskajai enerģijai iespējams ļāvis viņam nepakļauties Zemes pievilkšanas spēka likumiem. Pēc Eda nāves šī teorija netieši tika pierādīta, kad NASA eksperti izvēlējās apvidu dažus kilometrus no Homestedas par kosmosa kuģu starta vietu. Es jums parādīšu, kā Edvards Lietskalniņš parkā izmantojas enerģiju. Ja esat pamanījuši, šeit ir liels akmens bloķis. Tas šeit piecementēts, jo viņš nav vēlējies, lai tas tiktu pārvietots. Tas izvilina akmens enerģiju pa šīm gropēm un enerģiju no turienes. Enerģija nāk no šejienes un šejienes uz šejieni, bet virzās uz turieni. Paskatieties. Tās nav korālis, tas ir cements, kuru viņš šeit novietojis. No vienas puses līdz otrai. Enerģija nāk šeit, skatieties. Tā nāk šeit un šeit. Ja paiesimies uz šo pusi, rīkstes neatvienosies, bet ejot atpakaļ tās atvirzās. Tātad enerģija virzās uz vienu pusi. Vai gribat veikt kinetisku izmēģinājumu? Īstiepiet roku. Redzat? Redzat? Paskatieties, kas notiek, ja stāvat šeit. Stāvot uz līnijas būsiet ļoti stiprs. Stāvot uz šīs enerģijas līnijas būsiet ļoti stiprs. Ja no tās nokāpsiet, roka nolaidīsies. 1945. gadā Eds aprakstīja teorijas par magnētiskajām plūsmām žurnālā Magnētiskā plūsma. Eds stāsta, ka Zeme sastāv no 3 komponentiem - ziemeļu un dienvidu poliem, kā arī neitrālām daļiņām. Viss, kas mums jāzina, rodas no šo 3 komponentu kombinācijas. Un tieši tā viņš izgudrojas nebeidzamās kustības koncepciju. Šī ģeneratora enerģija ražo elektrību, izmantojot no šejienes plūstošo magnētiskā lauka magnētisko enerģiju. Es atrodos uz magnētiskā ģeneratora, kur atrodas plūsmu krustpunkts. Kad paietam garām, rīkstes atvienojas, kad pakāpjos atpakaļ uz ģeneratora, tā savienojas, bet nokāpjot nost, atvienojas. Tātad enerģija rada visu ģeneratoram nepieciešamo. Tādēļ mums ap to nav vajadzīga liela spole, tāpēc viņš šajā pusē izmantojas transformatoru. Šie magnēti kalibrēti negatīvi, pozitīvi, negatīvi, pozitīvi, negatīvi, pozitīvi. Tas ir AC ģenerators ar 24, 12 negatīvi, 12 pozitīvi uzlaidētām magnētu rindām. 12 pareizinot ar 10 iegūstam 120 voltus. Eds prasmīgi izmantoja Zemes magnētiskos laukus. Viņa otrā pils celta gliemežvāka spirāles veidā, kas pieļauj magnētiskās enerģijas uzkrāšanos. Viņš prot apieties ar magnētisko enerģiju. Paskatieties šeit. Tur augšā ir vēl viena.
Un uz tās ir krusts. Enerģija ir šeit. Šeit ir krusts. Šeit līnijas šķērsojas. Paskatieties uz simbolu. Lūk, no kurienes nāk enerģija. Enerģija nāk no šīm durvīm. Tā plūst pāri uz turieni, tur tā citas un iet uz otru pusi. Enerģija plūst no turienes uz turieni, tālāk uz turieni un tālāk uz vārtiem. Lūk, vārti, kurus varat pastumt ar rādītāju pirkstu. Redzat? Skatieties! Tā ir tīrākā fizika. Akmens ir iecentrēts un sabalansēts, taču arī šeit atrodama magnētiskā enerģija. Magnētiskā enerģija plūst pāri vārtiem. Meklējot magnētiskās enerģijas plūsmu krustpunktus ar rīkstēm, mēs redzam, kur tie noslēdzas. Pie pašiem vārtiem, un tad atkal atveras. Iespējams, ka viņš izmantojas magnētiskās enerģijas plūsmas, lai to paveiktu. Lai uzceltu vārtus. Viņš tos pabeidza 5 dienu laikā viens pats. Ne zirgi, ne mūļi, pat ne vērši. Viņam nepalīdzēja cilvēki, bet viņš to paveica 5 dienās. 1986. gadā, kad vārti pirmoreiz salūza, to labošanai bija vajadzīgs 20 tonu ceļām krāns, mašīnu strādnieks un 5 vīru komanda. Viņi strādāja 2 nedēļas, labotie vārti darbojas tikai 19 gadus. Edvarda Lietskalniņa darbs izturēja 50, no 1936. līdz 1986. gadam. Neticami. Līdz pat šai dienai neviens nesaprot, kā viņš to paveica. Neviens nav mums pastāstījis, kā viņam tas izdevās. Kādus instrumentus viņš izmantoja, kur viņam radās spēks. Tas joprojām ir noslēpums. Cik man zināms, neviens nezina atbildes uz šiem jautājumiem. Viņš ir noslēpums. NASA Hronikas. Bet es nav vienīgais, kurš izmanto šajā apvidū esošos magnētiskos spēkus. Varbūt NASA tuvumā esošais kosmosa kuģu starta laukums arī izmanto noslēpumaino enerģiju, lai piešķirtu saviem kuģiem papildus spēku. Šī vieta atrodas Bermudu trīsstūrī. Es īsti nezinu, vai šis ir konkrēts vienas skaldnes punkts, vai arī mala, kur satiekas 2 trīsstūra malas, bet šī vieta atrodas trīsstūrī. Es nezinu, cik tuvu vai tālu. Kāds teicis, ka Bermudu trīsstūris sākas Fort Lauderdale'ā vai Miami. Jāpārliecinās, ka šī ir Miami daļa. No kosmosa Florida izskatās ļoti maziņa. Esmu gandrīz pārliecināts, ka mēs atrodamies Bermudu trīsstūra vienā malā. Eds bieži teica, lai saprastu, kā eģiptieši uzbūvēja piramīdas, jāuzbūvē piramīda pašiem. Viņš apgalvoja, ka ir izpratis viņu noslēpumu. Šeit atrodams daudz kodu. Mums ir 6 staru zvaigzne, heksagrāma, 8 staru zvaigzne, kas ir dzīvības zieds. Eģiptieši ticēja dzīvības ziedam, ko apzīmēja ar 8 staru zvaigzni. Taču pēc nāves viņi tika mumificēti, kas pagarināja viņu dzīves ilgumu, dubultoja. Tātad maģiskais skaitlis bija 16. Šeit atrodams daudz 16 simbolu. Kāpnēm ir 16 pakāpieni, strūklakai 16 loku. Es jums to nepateicu, bet tā kā ir 16 pakāpienu. Skaitlis 16 ir eģiptiešu mitoloģiskā dzīvības zieda pagarinājums, jo viņi ticēja reinkarnācijai un mūžīgai dzīvei. Tātad ļoti iespējams, ka Eda stāsti par viņa 16-gadīgo mīļoto nebija tikai atmiņas par nelaimīgo mīles stāstu. Ja nu frāze mīļotā 16 nozīmē ko pavisam citu, koda atslēgu. Ja nu pilī atkodēta kāda visai cilvēcei domāta ziņa, iespējams mēs nekad nesaņemsim atbildi uz šo jautājumu. Visi Eda pieraksti, visas dienas grāmatas drīz pēc viņa nāves pazuda. Eds nomira lietainā dienā.
Viņš vienkārši piesprauda pils durvīm zīmīti, aizgāja uz slimnīcu, un patiešām turp arī devās. Pēc dažām dienām viņš slimnīcā nomira no plaušu vēža. Viens, sievietes nemīlēts, cilvēku nesaprasts. Labdien, Otto! Es esmu tavs brālis Edvards. Sūtu tev 2 bildes ar mani pašu un manu māju es iztaisīju. Esmu aizmirsis, kā rakstīt par latviski. Tagad ir pagājuši 35 gadi, kad saņēmu pēdējo vēstuli no Latvijas. Sūti vēstuli un apraksti, kā tev klājās. Edvards Leckalniņš. Taču Edvards tā arī nesaņēma atbildi uz savu vēstuli. Vai mēs uzzināsim viņa brāļa atbildi? Vēstule bija jānosūta Oto dēlam Evaldam Lieckalniņam, bet viņš nobijās un to neizdarīja. Saulīt vēlu vakarāji, sēžas zeltā laiviņāji, saulīt vēlu vakarāji, sēžas zeltā laiviņā, rītā agri uzlēkdama, atstāj laivu līgoju. Visticamāk, ka Edvards arī neuzzināja, ka viņam Latvijā ir dzīves brālis, ka viņam tur ir brāliņa ģimene. Nu, tie bija tā laika apstākļi. Es domāju, ka kas netika atbalstīta šī saikne ar ārzemēm. Domāju, Edvards Lieckalniņš ļoti mīlēja Agnesi Skāfu, jo viņa patiešām dzīvojusi. Domāju, viņš atcerējās viņas smaidu un tādēļ vienmēr par to runāja un to aprakstīja. Es uzaugu viņa namā. Es mēdzu rāpties pa tā sienām un uzdot viņam daudz jautājumu. Par lielo mēnesi, par mazo mēnesi un Saturnu. Tā ir daļa mana mūža. Šis cilvēks un viņa pārdzīvojumi ir daļa manas dzīves. Man par Edu palikušas ļoti mīļas atmiņas. Tas arī viss. Viņš to paveica savu iemeslu vadīts, un viņš pats zināja, kāpēc. Viņš paveica to, ko vēlējās mīļotajai sievietei. Viņam tas bija gana labs iemesls, tātad tas ir gana labs iemesls arī man. Kamēr tas, ko viņš darīja, sagādāja viņam prieku. Kamēr cilvēki dara to, kas viņus priecē, viņi ir laimīgi, un lai Dievs tos svētī. Viņš darīja to, kas viņu aizrāva. Edvards Lieckalniņš dzimis 1887. gadā, miris 1951. gadā. Dzimis Latvijā, Koraļļu pils radītājs.
Demonstrēšanai sagatavota Latvijas televīzijā. Tulkojusi Baiba Gabrāne, ieraksta režisore Inga Jorgensone, skaņu režisors Māris Aboliņš, lasīja Māris Andersons.